Bezdarba līmenim Latgalē joprojām saglabājoties augstam, visbiežāk cilvēku vienīgais glābiņš ir iesaistīties pašvaldības piedāvātajos algotajos sabiedriskajos darbos. Pērnā gada nogalē Daugavpils novadā tika reģistrēti vairāk kā 2300 bezdarbnieku. No tiem šogad programmā tiks nodarbinātas 669 personas. Lai gan par tautā saucamo simtlatnieku darbu kvalitāti sabiedrībā nereti izskan ironiski viedokļi, nenoliedzami daudzu pašvaldību vide, pateicoties šīm programmām, ir kļuvusi sakoptāka. Jautājot Daugavpils novada sociālajiem dienestam, kur simtlatnieku programma sevi pierādījusi vislabāk, atbildes skan nešaubīgi – Līksnas pagastā. Pateicoties bezdarbnieku ieguldītajam darbam, pagasts ir kļuvis ne tikai tīrāks, bet arī kļuvis par iecienītu atpūtas vietu turistu vidū. Īpaši piesaistes objekts ir iekārtotais Līksnas muižas parks. Šeit tik viena taciņa, krūms vai kociņš ir pārtapis par meistaru darbu. No klūgām, koku, akmeņiem un citiem dabas materiāliem ir tapušas dažādas figūras, soliņi, grebumi. Sākumā tas bija tā kā savam priekam, vienkārši iekārtot pāris takas, lai būtu pašiem, kur pasēdēt. Un tad tas aizgāja, gribējās vēl un vēl un vēl. Un tad jau mums sāka braukt kāzinieki, un tagad gandrīz vai kāzinieku priekam viena daļa ir iekārtota, un tagad un parka jaunā daļa, tur jau sākas arī bērnu izpriecām un visu kaut ko sportam. Tagad daudzi brauc, jau daudzi zina, un pat no Jelgavas, no Rīvāņiem atbrauc, no Daugavpils, daudzi. Vakaros arī daudzi cilvēku, svētdien es gāju uz veikalu, te bija jau pilsētnieku daudzi, veci cilvēki, te ar bērniem brauc, viņi pašūpoties, viņi pusdienas šeit ēt, viņam patīk. Vasaru citām reizēm vispār te galdiņi ir visi pilni, ja silts laiks. Vakaros arī jau veikals cieti, te var noskatīties, kā arī veci cilvēki atnāk, viņi pastaigājas, pilnīgi pastaigājas pa parku, pa svaigu gaisu. Tādi, jau cilvēki varbūt pensijas gados, viņi atbrauc ļoti, katru vakaru gandrīz viņi ir. Fotografējas viņi te ar bērniem, arī bērnu ģimenes. Viņam patīk. Skolēni atbrauc ļoti daudz skolas autobusu. Piesakās pagastam šeit. Līksnas muižas parks ir kļuvis par īstu pasaku valstību. Idejas tiek noskatītas gan internetā, žurnālos, gan viesojoties citos novados. Viņi jau ziemā izdomā kaut ko, un tad jau tikai gaidām pavasari, lai realizētu, un arī ļoti var redzēt pat tās idejas, ko mēs te izdarām. Viņi cenšas arī mājās, un visa Līksna ir palikusi sakoptāka. Ļoti daudz, ja mēs te uztaisām kādus zaķus, arī pie 10 mājām būs tādi paši vai tur tās pašas grozus, un tas jau ļoti pozitīvi. Nereti bezdarbnieki turpina labiekārtot parku arī tad, kad tikai gaida savu kārtu rindā. Tā, piemēram, bezdarbniece Regīna 2 mēnešu laikā notamborēja skaistus lietus sargus, kas kļuva par kārtējo objektu, pie kura viesi labprāt fotografējas. Arī citi uzrunātie Līksnas muižas parka veidošanu jau sauc par savu hobiju. Vai šis parks nav jau kļuvis tā kā par sirds lietu arī daļai? Vispār jā, ne jau tieši, ka teiktu, ka naudas dēļ braucam tikai, tas būtu nepareizi teikts, jo šeit, cik es 5 gadus strādāju, jau esmu draugus atradusi un draudzenes, un mēs te kopā dzimšanas dienas sājām un tā. Viens par otru daudz ko zinām, kopā priecājamies, baidājamies tā. Kā ģimene jau īstenībā. Ja valsts izdomā, ka tomēr nebūs tādas programmas, kā jūs redzat savu nākotni? Nebūs. Ziniet, laikam grūtāk būs pilsētniekiem. Laukos tomēr ir sava gotiņa, ir savs ruksis, tu paēdis būsi, bet neskatoties uz to ir jāskolo bērni, jāpalīdz, un kafijas ar gribas, un tas tikai par naudu. Un šie 100 lati, tas vispār daudz ko nozīmē. Līksnas pagasta sociālā darbinīca Elvīra Vorošana pagaidu algotos sabiedriskos darbus vērtē pozitīvi ne tikai sociālā labuma dēļ, bet arī tāpēc, ka bez brīvo darba roku piesaistes parks nekad neiegūtu tagadējo izskatu, un Līksnas pagasta popularitāte tik strauji neaugtu vairumā.